Vecā Babiņa, tā atjaunošanas darbu īstenotāji dēvē 220 gadus seno Pasienes katoļu kapu kapliču. Lai arī dzinēja, ka labi saglabājusies, Latgales arhitektūras vēsturē tā ir visai neparasta. Guļbūve apšūta ar vertikāliem dēļiem un iekšpusē atgādina baznīcu ar altāri, soliem un citiem elementiem. Šo kaplīču izmantoja tot seņok arī, kad pošu Pasienes baznīcu remontēja, kad baznīca bija remontelēlī, piemēram, tad šeit arī veiskups deva atļauju, lai šeit noturētu svādīnes, arī darbadienos divkalpojumus. Tātad nozīmē, ka kaplīča nebija tikai kopūs, domot izvadēšana vai bieru gadējumus vai lūkšanai par mirušajiem. Šādas kapličas pa visu Latgali droši vien ir uz vienas rokas pirkstiem tikai saskaitāms, lieluma ziņā. Mazās ir vairāk, bet šī tik liela, ja nemaldos, tādas tikai dažas pa visu Latgali, ja, un nemaz nerunājot par to, ka tādu nav Vidzemē, Kurzemē, jo tur pamatā mūrēja. Un šeit ir koka. Latgalē jau ir tieši bagāta ar savu koka arhitektūras mantojumu. Kapliča sēka laika gaitā sašķiebusies, akmens pamati izkustējušies, laika zopas veicinājis arī guļbūves un dēļu apšuvuma bojāšanos. Atjaunošanas mērķis ir maksimāli saglabāt kapličas unikālo vēsturisko izskatu. Šī ir rietumu siena, ja, kura ir visdramatiskāk nosēdusies bija, un rietumu sienai pilnībā jāatjauno ir apakšējais guļbaļķa, saucamais vainags. Vēsturiski, tad, kad mēs šeit atnācām, durvis gulēja praktiski zemē un gandrīz nebija atveramas. Ja? Tagad baznīca ir pacelta vidēji par 15 centimetriem. Ceļam mēs augšā pa milimetram, un visu laiku sekojam līdz ēkai, tātad kura vieta mums lūzīs vai necelsies vai kaut kas notiks. Un tad tiek izdomāti visādi tādi palīgi instrumenti. Šis, piemēram, ir no Belarusu traktora, kurš jau zina traktoru tehniku, sapratīs, ka tā ir dīsteles atsaite diagonālā ar ļoti spēcīgām vītnēm. Ja? Un tad, vietējie meistari palīdz izgatavot tādus speciālus atbalsta kronšteinus un kronšteinus, ar kuriem piestiprināties pie stabilām konstrukcijām. Kapliča ilgajā pastāvēšanas laikā nav pārbūvēta, tāpēc tā ir liela gan arhitektoniskā, gan kultūrvēsturiskā nozīme. Šeit iekšā redzīt, ir tāds tēris, kūks, bols, gaišs. Te ir oriģināla substance visur. Gan sīnas, dieļi, apdare un tā toļu. Durvas, piemēram, un arī autors, jā, ko mēs redzam šeit. Tas viss ir vats. Atsliegas aizliknis ir vismaz jau gandrīz 100 gadu vecs, jā. Bet šī te rokturis ar atslēgu jau ir 200 gadu gandrīz vecs. Katra šī nagla ir kalta ar rokām. Viņai katrai ir cits galvas izmērs. Tas vien norāda, ka tas meistars ir tās naglas kalis ar rokām. Kapličai sakārtota zemes grāmata un īpašumtiesības. Tā pieder pašvaldībai. Atjaunošanas darbus atbalstīs Valsts kultūra kapitāla fonds un pašvaldība. Iniciatori cer, ka nākotnē kapliča varētu būt kā jauns turisma objekts un iekļūtu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.